Vultūriklans. Un mēs sākam ar Aro taustes telepātija. Aro var redzēt visas domas, kas cilvēkam bijušas. Trūkums ir tāds, ka, lai to izdarītu, viņam ir jābūt fiziskam kontaktam ar cilvēku. Jo ilgāk viņš uztur kontaktu, jo vairāk viņš var izpētīt cilvēka prātu. Markus – attiecību noteicējs. Ļoti interesanta spēja ir Markusam. Viņš spēja noteikt attiecības, kādas pastāv starp cilvēkiem vai citiem vampīriem. Viņš var uzzināt, kurš ir grupas līderis. Viņš pat var noteikt cilvēku romantiskās intereses. Turklāt viņš var arī noteikt, kurš ir visvājākais cilvēku grupā. Chelsea – attiecību manipulēšana. Chelsea ir spējas, kas saistītas ar Markusa spējām, un tās ļauj manipulēt ar attiecībām. Viņa var pārraut vai stiprināt saites starp indivīdiem, un grāmatās viņa izmantoja šo spēku ar Markusu. Lai gan viņa var manipulēt ar attiecībām, šīm spējām ir ierobežojums. Ja runa ir par ģimeni vai patiesu mīlestību, šī spēja zaudē daļu savas iedarbības. Grāmatās Chelsea manipulēja ar Markusu, lai viņš zvērētu uzticību Aro un klanam, tāpēc viņš nekad neaizgāja kopā ar savu lielo mīlestību. Alekam ir spēja bloķēt visas 5 maņas, gan cilvēkiem, gan citiem vampīriem. Viņš var izmantot savu spēku uz cilvēku grupu, kas atrodas viņa tuvumā, lai gan Bella ar savu mentālo vairogu spēja pasargāt gan sevi, gan citus no šīs spējas. Džeina, Aleka māsa, spēja projicēt fiziskas un ārkārtīgi intensīvas sāpes citu cilvēku prātos, kam ir tūlītēja iedarbība. Viņa spēja likt cilvēkam vīties sāpēs tikai paskatoties uz viņu, taču, kā jau pienākas, Bella ir pret to imūna.